Labdien! Šodien turpināsim strādāt ar formulām un ar cita piemēra palīdzību nostiprināsim esošās zināšanas. Atvērsim iepriekšējā nodarbībā izmantoto tatni saraksts un pārslēgsimies uz otro darba lapu, sheet 2, un veiksim šajā darba lapā nepieciešamos aprēķinus. Šajā gadījumā mūsu priekšā ir saraksts ar darbiniekiem un konkrētajā nedēļā nostrādāto stundu skaits. Pieņemsim, ka ir 4 nedēļas strādāts un katrs darbinieks ir nostrādājis tik stundas, cik šeit ir ierakstīts. Attiecīgi Agris Saliņš pirmajā nedēļā nostrādājis 40 stundas, otrajā 42, trešajā 45 un ceturtajā 40 stundas. Mums būtu nepieciešams izanalizēt, cik katrs no šiem te darbiniekiem ir nostrādājis mazākais lielākais stundu skaits, kā arī mūs interesē, cik stundas bija jānostrādā un cik konkrēti šis te katrs darbinieks ir nostrādājis. Līdz ar to mēs uzzināsim, kurš no šiem darbiniekiem ir strādājis par daudz, kurš ir strādājis pārāk maz. Ja kādā nedēļā darbinieks nav bijis, tad viņam ir rakstīts 0, tātad viņš nav nostrādājis nevienu stundu šajā nedēļā. Sāksim līdzīgi kā iepriekš ar jauniem virsrakstiem, konkrēti šajā gadījumā mazākais nostrādāto stundu skaits. Kā jau iepriekš noskaidrojām, lai aprēķinātu mazāko vērtību no izvēlētā apgabala, ir jāizmanto funkcija min. Tādēļ klikšķinu uz insert function jeb šī fx un no saraksta izvēlos min mazāko vērtību un iezīmēju to apgabalu, kuram es vēlos aprēķināt šo mazāko vērtību. Ok. Gatavo formulu aiz aktīvā punkta, velku uz leju, tātad sakopēju visās šūnās, lai iegūtu rezultātu par to, cik ir mazākais nostrādāto stundu skaits starp visām šīm 4 nedēļām katram no šiem darbiniekiem. Tālāk vēlos aprēķināt, cik ir lielākais nostrādāto stundu skaits. Tādēļ uzrakstu lielākais un izsaucu funkciju max, kas izskaitļo lielāko vērtību starp visām norādītajām šūnām. Un atkal šo formulu kopēju uz leju. Līdzīgi vēlētos mazliet zemāk arī izrēķināt, kādas ir mazākās un lielākās vērtības. Tādēļ C61 šūnā ierakstīšu mazākais nostrādāto stundu skaits, lielākais nostrādāto stundu skaits un vidējais nostrādāto stundu skaits. Šos lielumus iezīmēšu un ieslēgšu treknrakstu plus nolīdzināšu no labās puses. Līdzīgi kā iepriekš, izsaukšu funkcijas, bet šajā gadījumā es vēlos vēl pirms tam demonstrēt tādu opciju kā ekrāna sadalīšana un ekrāna iesaldēšana. Kādēļ tas ir nepieciešams? Piemēram, ja saraksts ir līdzīgs kā šajā gadījumā, ka tas ir garš un nav vairs redzami nosaukumi, tad bieži vien ir apgrūtinoši darboties. Jo, piemēram, šajā gadījumā es varbūt atceros, ka šeit ir pirmais
pirmā nostrādātā nedēļa, otrā, trešā, ceturtā savukārt šīs abas divas kolonas es varbūt jau vairs arī neatceros. Ja šīs te kolonas ir daudz vairāk, tad bieži vien jau rodas problēmas ar to, kādās kolonās kādi nosaukumi, kādi dati ir ierakstīti. Tādēļ ir iespējama ekrāna dalīšana. Ekrāna dalīšana izpaužas sekojoši. Ekrānu var sadalīt 4 daļās. Pirmkārt, mēģināsim ekrānu sadalīt 2 daļās, un, lai to izdarītu, viens no iespējamiem variantiem ir sekojošs. Virsrīt joslas ir jānostājas ar pelīti, tad šeit ir mainās kursora izskats, un noklikšķinot, turot nospiestu peles kreiso taustiņu, var pavilkt uz leju atsevišķu joslu. Un šajā gadījumā ekrāns ir sadalīts 2 daļās. Ir redzama apakšējā daļa, un attiecīgi bīdoties uz augšu vai uz leju, es redzu augšējo daļu. Rezultātā dažādās daļās es varu darboties vienlaicīgi dažādos apgabalos. Ir iespējams ne tikai demonstrēt vienu rindu, bet gan vairākas, un tādā gadījumā ir ērti iespējams pārslēgties uzreiz uz saraksta augšu, ja tur ir kaut kas nepieciešams mainīt. Līdzīgi var sadalīt ekrānu arī pa vertikāli 2 daļās, un tādā gadījumā ir iespēja vienlaicīgi strādāt pārslēgties starp 4 atsevišķām ekrāna daļām, atsevišķi katrā daļā var darboties. Šāds ir attēla dalīšanas rīks, un ir iespēja arī šo logu iesaldēt, attiecīgi freeze pens. Šajā gadījumā darbojās līdzīgi, bet daļa no šī te ekrāna tiek iesaldēta. Lūk, piemēram, ritinot uz leju, es ritinu šo te apakšējo daļu, savukārt augšējā vairs netiek aiztikta. Savukārt, ja es ritinos pa labi vai pa kreisi, tādā gadījumā mainās tikai šī daļa, labā ekrāna daļa. Pārslēgšos uz Unfreeze, Window Unfreeze, un šādā veidā ir iespēja sadalīt ekrānu, lai ērtāk varētu darboties, ja saraksts ir garāks. Ja ir kāda daļa jānovāc nost, tad to var izdarīt līdzīgi kā tika iegūts, ievelkot atpakaļ šajā malas daļā. Es šajā gadījumā vēlos ekrānu sadalīt sekojoši. Es nodalīšu pirmo rindu no pārējās lapas, un pārējā lapā ieslēgšu šo te freeze. Rezultātā augšējā daļā būs redzama visu laiku šie te virsraksti, savukārt apakšējā daļā būs mainīgie dati, ripinoties uz augšu vai uz leju, attiecīgi es iegūšu to daļu, kāda man šajā brīdī ir nepieciešama. Tādējādi man vairs nebūs problēma atcerēties, kā sauc katru kolonu un kādi dati tur ir tikuši izrēķināti. Un tagad es veidošu formulu, lai aprēķinātu, cik pirmajā nedēļā ir mazākais nostrādāto stundu skaits, tādēļ izsaucu funkcijas, izvēlos no saraksta min, piemaustu recent use, tātad pēdējās lietotās, un attiecīgi norādu apgabalu no D2 līdz D60, tas ir patiesa apgabals, ok, un iegūstu rezultātu. Līdzīgi rīkojos arī ar max, izsaucu funkciju max, tikai šajā gadījumā D61 mainu uz D60, jo D61 šūnā ir jau veikti aprēķini un nebūtu korekti iekļaut šos datus. D63 šūnā arī izsaucu funkciju, šajā gadījumā vidējais rādītājs ir average un apgabals, kuram ir jārēķina D2 līdz D60. Ok. Iegūtos datus apvalku un kopēju pa labi, lai iegūtu visus vidējos, lielākos, mazākos rādītājus pa katru nedēļu atsevišķi.
Lūk, šajā gadījumā es redzu, kādi ir mazākie, tad katru nedēļu kāds nav bijis darbā, lielākais ir 3 nedēļas ir 60 vai vairāk stundu, savukārt pirmajā nedēļā ir 45 stundas bijis lielākais, savukārt vidējie dati ir aptuveni 36-38 stundu robežās. Tālāk es vēlētos noskaidrot, cik stundas bija jāstrādā un cik stundas ir ticis nostrādāts. Šajā gadījumā par pamatu es ņemšu pieņēmumu, ka 4 nedēļās kopumā vajadzēja nostrādāt 168 stundas. Tādēļ šūnā C64 es ierakstīšu stundas nedēļā. Un automātiski tas noformējas. Blakus ierakstīšu 168, tātad tas ir tik stundas, cik šajās 4 nedēļās vajadzēja nostrādāt. Ar labošu nosaukumu nevis stundas nedēļā, bet stundas mēnesī. Kopumā mēnesī bija jānostrādā 168 stundas, un šajā brīdī es vēlos noskaidrot, cik katrs no šiem te darbiniekiem ir nostrādājis stundas un cik viņiem ir bijis jānostrādā. Līdz ar to es izveidošu vēl vienu nosaukumu, J1 šūnā ierakstīšu bilance un nospiedīšu Enter. Tagad šūnā J2 es vēlētos izveidot tādu formulu, kura man demonstrētu, ja šis konkrētais cilvēks ir nostrādājis vairāk stundu kā vajag, tad tiktu attēlot šis te skaitlis pozitīvs, savukārt, ja šis cilvēks ir nostrādājis mazāk, tādā gadījumā tiktu demonstrēts negatīvs skaitlis. Lai iegūtu šādu rezultātu, man šajā gadījumā ir jāsaskaita, cik stundas viņš ir nostrādājis, un no šī te skaitļa jāatņem tā summa, cik bija jānostrādā. Tādēļ es veidošu sekojošu formulu. Pirmām kārtām es rakstu vienādības zīmi, un šajā brīdī no blakus formulas joslai šī sarakstiņa ar 3 stūrīšu palīdzību izvēlēšos summu. Apvilkšu to apgabalu, kuru es vēlos saskaitīt. Es vēlos saskaitīt apgabalu D2 līdz G2, un šajā gadījumā es noskaidrošu, cik katrs no šiem cilvēkiem ir nostrādājis. Tad, kad tas ir izdarīts, es šo formulu papildināšu un papildināšu ar nosacījumu, ka atņemšu no šī saskaitītā nostrādāto stundu skaita to stundu skaitu, cik bija jānostrādā. Un šī informācija ir ierakstīta D64 šūnā. Jāatcerās, ka D64 ir jāpārvērš par absolūto adresi, jo pretējā gadījumā, velkot šo formulu uz leju, mēs neiegūsim pareizes datus, jo D64 mainīsies uz D65, 66 un tā tālāk, un visās pārējās šūnās nav ierakstīta informācija, līdz ar to netiks atņemts nekāds skaits. Šajā gadījumā es uzzinu, ka Agris Saliņš nav nostrādājis 1 stundu. Lūk, šādā veidā, kopējot formulu uz leju, es iegūstu jau tos datus, kādi ir konkrētajā uzņēmumā, pieņemot, ka darbinieki strādājuši tieši tik, cik viņi ir šeit attēlots datos. Lūk, tiek noskaidrots, cik katrs no darbiniekiem ir pārstrādājis vai nenostrādājis. Protams, ja saraksts ir izveidots šādā veidā, ir grūti uzskatāmi redzēt, kuri no viņiem ir pārstrādājuši un kuri no viņiem nav nostrādājuši konkrēto stundu skaitu. Tādēļ būtu vēlams šo te sarakstu noformēt tā, lai
pozitīvas un negatīvas vērtības savā starpā kaut kādā veidā atdalītos. Tāds noformējums ir iespējams, un konkrētais noformējums ir sekojošs. Es iezīmēšu šo te vienu šūnu un izsaukšu format cells. Format cells sadaļā ir redzams, ka šis te ir skaitlis un tādēļ tiek izmantots vienkārši general noformējums. Ir iespēja pārslēgties uz noformējumu number un izmantot vienu no sekojošiem noformējumiem, tā skaitā var noformēt, cik zīmes aiz koma demonstrēt. Es savukārt šeit vēlos izvēlēties, kā negatīvus skaitļus, negatīvu numbers, demonstrēt sarkanā krāsā. Ok. Tiklīdz tas ir izdarīts, tā ir redzams, ka šie te negatīvie skaitļi šajā brīdī kļūs sarkanā krāsā un ar divām zīmēm aiz komata. Šīs te divas zīmes aiz komata man nav nepieciešamas, tādēļ es vēlreiz veikšu to pašu darbību, bet jau šoreiz iezīmēšu visu sarakstu un vēlreiz format cells sadaļā pārslēgšos uz sadaļu number, izvēlēšos sarkanajā krāsā negatīvos skaitļus un šo norādījumu divas zīmes aiz komata samazināšu līdz 0 zīmes aiz komata, jo manā gadījumā ir vesels stundu skaits. Noklikšķinot uz OK, es iegūstu sekojošu sarakstu, kur uzreiz ir vieglāk redzams, kuri no šiem darbiniekiem nav nostrādājuši. Konkrētajā gadījumā tāds ir lielākais vairākums no darbiniekiem, kuri nav nostrādājuši tik daudz stundas, cik viņiem ir bijis jānostrādā. Ar šādiem papildus noformējumiem ir iespējams ātri apstrādāt šos te datus un, piemēram, nākamajā mēnesī, pieņemot, ka šie te dati varbūt arī tiktu mainīti vai nolasīti no kādas uzskaitas sistēmas, un ievadot stundu skaitu mēnesī, piemēram, nākamajā mēnesī 162 stundas, nospiežot Enter, automātiski ir redzams, cik atkal stundas katrs no šiem te cilvēkiem ir strādājis. Nu, un, protams, ja nākamajā mēnesī varbūt arī saglabātos 168 stundas, bet ja mainītos nostrādāto stundu skaits, tādā gadījumā automātiski ir redzams uzreiz, cik un kurš no šiem te darbiniekiem ir nostrādājis vairāk vai mazāk, kā viņam ir bijis nepieciešams. Līdz ar to šīs ir lielas priekšrocības, ja mēs izmantojam šādu izklāju lapu lietotni, nevis katru reizi, katru mēnesi šos te datus skaistam ar roku kopā un katru reizi sākam no sākuma šo te analīzi. Saglabāšu šo sarakstu.